ir partijas Latvija pirmajā vietā deputāts Vils Kristapāns. Labvakar. Man ļoti daudzi zvana un prasa, kā visātrāk var parakstīties par Saeimas atlaišanu. Šovasar mēs devāmies slepenā misijā pie Viļa Kristapāna, lai saprastu, kā viņš veido saturu sociālajiem mēdījiem. Dara viņš to aktīvi, jo uzskata, ka tā ir vienīgā iespēja, kā patiešo sazināties ar vēlētāju. Viņš pats tā kā maina, kad automātiski to paspīd. Viņš braukās to Smalk. slaiders. Smalk, jā. Man pajautāt, kā jaunais prezidents? Es varu tā teikt, Valats braukā, bija, un tagad tādažos karavīriem paēda. Būt TikTok un Facebook Vilim Kristapānam ir ļoti svarīgi, jo tradicionālie mēdīji viņu it kā ignorējot. Tur ir tas labums tiem sociālajiem tīkliem, kas patiešo runāja cilvēkiem. Nevis caur panorāmu, kur es aizēju, man 2 minūtes, man uzdod 3 jautājumus, kas man nepatīk, un man faktiski pateic pa muļķis. Šodien mums joprojām Zemgales sēnes, šoreiz apšubeks ar kartupelīšiem un ar briežu karbonātu, nekas īpašs. Vilim Kristapānam ir taisnība. Sociālie mēdīji tiešām dod lielisku iespēju patiešo sazināties ar savu auditoriju. Tas ir tas pats, kas tikšanās ar vēlētājiem. Kad pirms 30 gadiem, kad nebija interneta, kad nebija nekā, tad mēs braucām uz Latgali, uz kultūras namiem un ar 30 cilvēki ierunājām patiešo. Tas savādāk nevar. Tagad nav jābrauc. Tagad es ierunāju 3 sekundžu. Sižetu palaidu TikTokā, viņš 50,000 skatījumu. Nevienā kultūras namā tu nesavāks 50,000 skatījumu. Taču ir viens bet. Sarunāšanās sociālajos mēdījos ir vienvirziena. Politiķis var teikt, ko vien vēlas, un neviens neuzdos kritisku jautājumu. Kā tas, piemēram, varētu gadīties pat tajā pašā lauku kultūras namā? Redzi šorts, es uzlieku populārākie. 1,5 miljoni. Nākošais 312,000, neku 274 kaut kāds arī ir. Tas ir kaut kas neticams. Tātad, runāšana sociālajos mēdījos nav sarunāšanās. Tas ir monologs, līdzīgi kā šis mans video. Lai uzzinātu vairāk, kā tas strādā dzīvē, skatieties Rebaltika jauno dokumentālo seriālu Šķelšanās TV3.